Kad rudens darbi paveikti un arī lauku cilvēks var atvilkt telpu, attālākos Rēzeknes novada pagastos dzīve nav apklususi. Arī Rikavas pagastā garos rudens vakarus iedzīvotāji pavada, aktīvi iesaistoties kultūras dzīvē, veļu laikam raksturīgi pieminot aizgājējus un turot godā senču iedibinātās tradīcijas. Saimniecības Pilskalna īpašnieks Alojs Skupcis, kurš savulaik nodarbojas ar linu audzēšanu, arī šobrīd par garlaicību nevar sūdzēties. Viņa aizraušanās, veco šujmašīnu restaurācija, senlietu uzglabāšana, māla keramikas kolekcija ir apskates vērtas. Šitā arī varbūt ne galīgi lauskas, varbūt no 3–4 daļām sastāvēja. Tādas jau mūsu dienās arī vāzes netaisa, bet pēc tam saliekot tās lauskas uzrādot māksliniekam, viņš uztaisīja. Kultūras dzīves galvenais balsts Rikavā jau pusgadsimtu ir etnogrāfiskais ansamblis Rikava. Ilgus gadus to vadījusi Janīna Mičule, kas arī šodien kopā ar kungu darbojas ansamblī un arī ikdienā ir bieži sastopama rosāmies Rikavas muzeja krātuvē. Mēs esam abi večuki pensijā, bet mēs piedalāmies, cik mēs varam, cik spējam, etnogrāfiskā ansamblī mēs darbojamies. Mēs darbojamies tālu, mēs nebraucam vairs, tur brauca mūsies Bulgāriju, mēs vairs nebraucam. Brauca uz jau pēdējā Baltikā, mēs arī nebijam te, bet visas citas bijām. Uz vietas mēs darbojamies, cik mēs varam. Diemžēl Rikavas pagastā tāpat kā daudz viet citur, darba spējīgajiem iedzīvotājiem nav plašas iespējas strādāt algotu darbu. Tomēr pagastā izdevies saglabāt skolu, darbojas bērnu dārzs, bibliotēka un pasts, kas nozīmē, ka pagastam ir nākotne. Cilvēkus, es domāju, patur tepat uz vietas tas, ka ir savs dārziņš, tomēr sava skola, kultūras nams darbojas, it kā viss notiek. Un, protams, ir arī pagasts, kur viņiem griezties ar savām problēmām. Ja tā visa uz vietas nebūtu, es domāju, cilvēki plūstu projām. Kamēr vien cilvēkam ir cerība nākotnē, vaļasprieks, kur valdzē dvēseli, un kāds, par ko rūpēties, viņš dzīvo. Tādēļ Latgales pagastu iedzīvotāju arī rikaviešu izdzīvošanas ābece.